Latvija Dental 2024. Tā ir tā vieta, kur ir sapulcējušies speciālisti, kuri mums ir vajadzīgi, lai noskaidrotu, ko darīt, lai cilvēks būtu orāli apmierināts. Cilvēkiem ir dažādas fobijas. Viena no tām ir dentofobija. Noskaidrosim no speciālistiem, vai viņi vispār zina, kas ir dentofobija. Sakiet, vai jūs zināt, kas ir dentofobija? Bailes no zobārstiem? O jā, precīzi. Mums ir bailes no zobārstiem. Agrāk bija, tagad nē. Bija kādreiz, jā? Kādreiz bija bērnībā ļoti. Bērnībā bija. Kā pārvarēt šīs te bailes? 100 grami. O! Bija bērnībā, tagad gan vairs nav. Nu, kā jūs to pārvarējāt? Nekā. Jā. Bērnībā bija. Bija? Bija. Arī tagad ir. Nu, jā. Pavaicāt. Atkal jūs. Kas ir jādara, lai cilvēks būtu orāli apmierināts? Orāli apmierināts. Jā. Tieši orāli. Lai te viss ir kārtībā. Nu, Orāli. Orāli, jā. orāli apmierināts. Jā. Nu, jo tomēr, Viņš ir orāli jāapmierina. kas ir jādara? Jā, tie ir zobi. Tik vienkārši. Jā. Par orālo veselību runājot. Ir jāsakārto sava personiskā dzīve. Aprecēju vīru, kas ir zobārsts. Jā. Attais muti plašāk un viss beigsies ātri. Man draudzene uztais man un es viņai. Pusēt super apmierināti. Nu, ar roku tomēr pašam Jūs šādā veidā arī sevi orāli apmierināt, jā? Visu laiku. Ja cilvēks iekšē ir apmierināts ar sevi, Un tad viņš būs orāli apmierināts. Labāk ir elektriskā, rociņa mazāk. Jā. vakarā pirms miega var saņemties. Jāiet un jādara, un tad jau sapratīs, ka viss būs kārtībā. Sākat ar orāli bija. Ne video brīles. Tas ir viens veids no tā, nu labi, jā. Jā, es mēģinu viss. Jūs šādā veidā sevi arī orāli apmierināt, jā? Jā. Es esmu Jā. orāli apmierināti. Jā, es esmu orāli apmierināta. Super. Par to nav nekas skaistāks. Tieši tā. Jā. Oi, es esmu ļoti orāli apmierināta. Paldies.